kas pie vēlna notiek Kubā, jo mēs dzirdam par vienu no lielākajām humanitārajām krīzēm vēsturē. Mēs redzam šo Trumpa blokādu un sankcijas pret viņiem, kā arī diskusijas par kādu vienošanos. Bet tas, ko mēs īsti nesaprotam, ir tas, kas patiesībā notiek. Tagad žurnālists Niks Širlijs, tas, kurš atklāja Somālijas draudus Minnesotā, vai viens no tiem, kas atklāja visu šo Somālijas draudu un krāpniecību, ir nolēmis, ka vēlas pievērsties sociālismam un apspriest, kas notiek komunisma apstākļos. Jo kāda dīvaina iemesla dēļ jaunie amerikāņi domā, ka tas ir pats ģeniālākais risinājums visam. Viņiem nepārtraukti ir stāstīts, ka valdība ir jāienīst, jo valdība ir tik bīstama, bet kad runa ir par visu tavā dzīvē, kāpēc gan viņiem neuzticēties? Un, protams, tas ir neticami muļķīgi ikvienam, kurš kaut nedaudz saprot vēsturi. Paskatieties uz to, ko komunisms ir izdarījis vēsturē, cik daudz cilvēku tas ir nogalinājis, un tas ir diezgan pašsaprotami. Bet problēma ir tā, ka no Kubas, no šīm valstīm, kuras kontrolē komunisms, patiesībā nenāk ārā nekas. Un tieši tāpēc Niks Širlijs izdarīja kaut ko neticami drosmīgu, dodoties uz Kubu, lai mēģinātu to dokumentēt. Bet viņa stāsts ir mazliet traks, jo viss nenotika tik labi, kā jūs varētu būt domājuši. Nav nekāds pārsteigums. Kubas valdība nebija īpaši sajūsmā par to, ka šis jaunais žurnālists ieradās dokumentēt, kas patiesībā tur notiek. Labi atkarībā. Kad tas iznāks, vai ja vispār iznāks. Mēs pašlaik saņemam informāciju no Kubas izlūkdienestiem šeit, Havanā, Kubā. Es atbraucu šeit. Es jau sen vēlējos izveidot video par dzīvi un komunismu un parādīt cilvēkiem, kāds ir komunisms tādā vietā kā Kuba, piemēram. Atbraucu šeit, lai uzņemtu šo video. Un, kad cilvēki domā par komunismu, viņi parasti domā tikai par to, kā komunisms it kā padara visu vienlīdzīgu. Vai tas būtu par to, cik daudz naudas kāds pelna, vai par to, kā tiek sadalīta pārtika. Un kā tirgu pēc tam kontrolē valdība. Tomēr kaut kas, par ko cilvēks nedomā, ieskaitot mani pašu, ir tas, ka komunismā nav vārdu brīvības. Viņiem nav preses brīvības. Un tāpēc viņi vēlas pārliecināties, ka viss, kas tiek publicēts vai izplatīts pasaulē par viņu valsti, ir filtrēts vai cenzēts. Tātad šeit, Kubā, tiklīdz ierados Kubā, es izdarīju visu, kas nepieciešams, lai iebrauktu Kubā. Attiecībā uz visiem dokumentiem, kas vajadzīgi, lai iebrauktu Kubā. Pašlaik šeit Kubā notiek liela problēma. Lielākā humanitārā krīze, kāda viņiem iespējams bijusi pēdējo 50 gadu laikā. Un šeit nav ne naftas, ne gāzes, jo pēc Trumpa un Savienotā valstu rīcības, ai pārņem varu un sagūstīja Maduro, tika ieviesta blokāde. Atcerieties, kad viņš sagūstīja Maduro un visa pasaule bija šokā. Katrā ziņā tikai atgādinājums, ka cilvēki šobrīd tiešām diskutē, vai Trumps paziņos par tirdzniecības līgumu ar Kubu, vai tas tiks atrisināts, kā tas tiks atrisināts, kā tas izskatīsies. Kuba ir patiešām problemātiska daudzu iemeslu dēļ, kurus cilvēki nemaz neapzinās, un par to jūs varat pajautāt Groku. Taču attiecības šobrīd ir ļoti saspringtas, īpaši tāpēc, ka Kuba kā komunistiska valsts saprot un lielā mērā rīkojas ASV ienaidnieku, piemēram, Krievijas, Ķīnas un Irānas interesēs. Un viņiem ir alianses pat ar teroristu grupējumiem, tāpēc daļa no Maduro sagūstīšanas acīm redzam bija liela vēlme mainīt naftas plūsmu. Un mēs esam to apsprieduši līdz nelabumam, cik neticami sarežģīts ir naftas stāsts un ko tas nozīmē. Bet tas ir arī daļa no šīs jaunās misijas, sakot, ka šiem trakajiem cilvēkiem, kuri atbalsta briesmīgas ideoloģijas, vienkārši nevar ļaut turpināt darboties tā, kā viņi to dara. Atcerieties, Trumps vairs nebūs pie varas ilgi, tāpēc šīs administrācijas laiks ir patiešām īss. Starp citu, ja izmantojat kalci, noteikti noklikšķiniet uz saites Meet Your Code, kā jau zināt aprakstā. Bet bez tā kaut kas ir jāmaina šajās valstīs, kas turpina dzīvot 2026. gadā tā, it kā viņi dzīvotu 1940. gados. Un mēs visi vienkārši dzīvojam savu dzīvi kā parasti, neapzinoties, kas patiesībā notiek. Vai tu vari iedomāties, ka atbrauc uz degvielas uzpildes staciju un tur vairs nav degvielas, un tevi burtiski visur izseko, it kā tevi novērotu VDK? Tas ir neprāts. Tātad Venecuēla vairs neatbalsta Kubu ar jebkādu naftu vai gāzi. Un tas arī ietekmē. Pilnīgi visu, kas viņiem būtībā ir. Vai tas būtu ēdiens vai elektrība. Un elektroenerģijas trūkums šeit, vai vienkārši tikai gāze. Šeit Kubā jūs gandrīz neredzat nevienu automašīnu braucam apkārt, jo neviens nevar atļauties degvielu. 1 litrs degvielas maksā 10. Labi, tātad uz kurien es eju? Kur es no šejienes tieku? Tātad es iznāku no lidostas, viņi konfiscē visas manas kameras, viņi konfiscē abas manas GoPro, manas meta brilles, šīs nav manas meta brilles, visas manas mikrofonus. Tomēr vienīgais, ko viņi nepaņem, ir mana iPhone kamera. Tieši ar to es teiktu filmēju šo. Viņi nepaņem manu iPhone kameru
Un kaut kā viņi neatrada šo mikrofonu, kas bija pašā mugursāmas apakšā. Tad mēs izkāpām ārā un sākam iedot video, jautājot kubiešiem par dzīvi un komunismu, rādot, kas notiek ar blokādi, rādot savu veidu sabrukumu. Kubā. Viņš izskatās tik nobijies, vai vēl kāds pamana kaut ko? Kā viņš izskatās nepārliecināts un nobijies, kas nav raksturīgi Nikam Širlijam, kurš parasti iet cilvēkiem virsū. Un viņš vienkārši, starp citu par šo tēmu, visa šī jaunā žurnālistu kustība, kur cilvēki ir tik uzbāzīgi un nepatīkami, ir patiešām biedējoša. Bet ir patīkami redzēt žurnālistu, lai gan es nepiekrītu daudzām Nika Širlija domām, kurš patiešām dara to darbu, ko žurnālistiem vajadzētu darīt. Vienkārši patiešām dara to. Tas ir patīkami un atsvaidzinoši, pat ja tas ir biedējoši. Vienu brīdi mēs strādājam, es strādāju pie tā, lai to izlaistu. Pašlaik mēs plānojam savu bēgšanas maršrutu no Kubas. Tāpēc man vajadzēja dolēt uz ziņu, lai kaut kā tīti prom no šejienes. Tad mēs iznākam ielās un sākam filmēt šo video. Mēs rādām cilvēkiem, kāda šobrīd ir dzīve Kubā. Kā uz ielām gandrīz nav automašīnu. Ēkas būtībā brūk kopā. Visa universitāte ir izpostīta. Kubas universitāte. Cilvēkiem gandrīz nav pieejams ēdiens un valda milzīga nabadzība. Mēs jautājam cilvēkiem par tādām lietām kā komunisms, kāda ir dzīve Kubā. Kad mēs veicām vienu interviju pie slimnīcas, kur ārpusē bija milzīga rinda. Šeit slimnīcas būtībā pat nedarbojās. Rindās jāstāv ļoti ilgi. Un tā kā valdība kontrolē slimnīcu, un tas ietekmē arī elektrības padeļu. Tāpēc šobrīd ķirurgi veic operācijas ar lukturīšiem, jo viesnīcā un slimnīcās nav elektrības. Šobrīd atrodos vienīgajā viesnīcā Havanā, kurai ir elektrība visu diennakti, jo šī ir vienīgā, kurai ir šāda piekļuve. Tāpēc es arī rezervēju šo viesnīcu, jo viņa mājaslapa bija vienīgā, kas darbojās visu diennakti. Visas pārējās tādas nebija. Tāpēc es arī varēju dabūt šo viesnīcu. Un jebkurā gadījumā mēs filmējam šo video. Un kad mēs esam blakus slimnīcai, mēs redzam, tas ir tik smagi, ir satriecoši domāt par to, cik daudz cilvēku tā dzīvo, un pasaule vienkārši klusē par to. Kā Trumps uzdrošinās uzlikt blokādi? Kāpēc policists piebrauc pie mums un mani apsargi, kas bija ar mani, viņi pamanīja. Un tad pēkšņi parādījās vēl viens. Tad mēs iekāpām citā taksī, aizbraucām prom no notikuma vietas un domājām, ka viss ir kārtībā. Viņi mums neko neteica, un mēs aizgājām. Bet kurš mēs atstājām lidostu, mums sakoja. Vai arī bija izplatījusies ziņa, ka Kubā ir ieradies žurnālists. Šeit katru dienu ierodās tikai 2 reisi. Tāpēc nebija grūti pamanīt, kurš ir žurnālists. Un tā arī bija rakstīts manā turistu vīzā. Tā bija rakstīts manā vīzā. Tur bija norādīts žurnālistiskām aktivitātēm. Tātad tu vari šeit ierasties. Ir 12 kategorijas, kādās var ieceļot, un žurnālistiskās aktivitātes ir viena no tām. Tāpēc arī atbraucu. Un šobrīd ir pulkstens 9:30 un viesnīcas vestibilā pašlaik atrodas Kubas izlūkdienests. Viņi strādā, lai mūs savāktu un iespējams ieslodzītu, vai arī neļautu mums pamest Kubu. Tāpēc šobrīd mēs izstrādājam plānu, kā izbēgt no Kubas. Mūsu sākotnējais lidojums ir paredzēts sestdien. Šobrīd ir ceturtdiena. Tad mēs dosimies prom rīt no rīta, ja spēsim nokļūt līdz lidostai. Šobrīd mēs esam apmēram 1,5 jūdzes attālumā no ASV vēstniecības, kas varētu būt mūsu iespējamais risinājums, dodoties uz vēstniecību. Tomēr tas neliedz kubiešiem mūs apturēt, pirms mēs nonākam līdz vēstniecībai. Tā ir apmēram 1,5 jūdzes attālumā, tāpēc mums ir jātiek līdz vēstniecībai. Un šobrīd mūsu viesnīcas apakšā ir 3 kubieši, būtībā kubiešu spiegi. Un mums ir jādomā, kā mēs tiksim prom. Mēs šobrīd mēģinām sazināties ar vēstniecību un noskaidrot, vai varam tur palikt pa nakti, un tad pēdējā brīdī nopirkt avio biļeti, lai Kubas valdībai nerastos aizdomas, pirms mēs ierodamies lidostā. Šis nav joks. Kad mēs runājam par komunismu un tā ietekmi, bieži vien mēs neaizdomājamies par vārdu brīvību vai preses brīvību. Vienkārši spēt paust savu viedokli publiski, un lai to pēc tam publicētu žurnālists. Tas viss, ko šodien darīju, bija jautāt cilvēkiem par pašreizējo situāciju, uzdot dažiem cilvēkiem jautājumus par komunismu, un tad viss patiešām kļūst slikti. Tas notika šovakar, kad es ap 5 pirms saulrieta izgāju no viesnīcas, lai dotos ārā. Un doma bija tāda, ka mēs iesim pa Kubas ielām naktī un parādīsim visus elektroapgādes traucējumus, kā tiek atslēgta gaisma un cilvēkiem naktī nav elektrības.
Tātad mēs bijām plānojuši pastaigāties pie ielām pēc saulrieta, un es burtiski nodomāju. Es vienkārši esmu bez vārdiem, jo tas ir tik neticami interesanti. Un vau, kāds varonis, ka to izdarīja. Es aizdaru intervijas pirms saule norietēja, un es jautāju kādam vīrietim par komunismu. Un tad mēs sapratām, ka Kubas izlūkdienests bija viesnīcā. Jo tiklīdz mēs izgājām ārā, es intervēju šo vīrieti, pie kura pienāca kāda sieviete, kad es sāku runāt par komunismu. Un viņi sāka ierastīt no aizmuguras. Un mēs viņai piegājām klāt un jautājām, hei, ko jūs darat? Un viņa atbildēja, ak, es nefotografēju. Viņa teica, runā pa telefonu, bet viņas telefons bija atvērts fototēlu. Tāpēc viens no maniem apsvariem palika ar mani. Otrs devās viņai pakaļ un sēkoja viņai no aizmuguras. Un viņš viņu izsekoja, un beigās arī viņu pamanīja. Un viņa aizgāja pie kubiešu, cita Kubas izlūkdienesta spiega. Un tā viņa atnāca uz viesnīcas vestibilu. Un pirms tam, kad mēs šodien ēdām pusdienas, pēc tam, kad bijām izgājuši cauri muitā lidostā, pēc tam, kad viņi bija konfiscējuši visas manas mantas, manas GoPro, manas metabrilles un visas manas mikrofons. Vēl viens vīrietis bija viesnīcā, un viņš bija viens pats. Un tad šovakar viņš bija kopā ar abiem Kubas spiegiem vestibilā. Tad šobrīd mēs mēģinām plānot savu bēgšanas maršrutu. Mums ir dažas iespējas. Galvenā ir doties prom no šejienes un tad mainīt taksometrus, pārsēžoties citā taksometrā. Puiši? Vai jūs varat arī iedomāties, ka viņš to visu šobrīd filmē? Pieņemsim, ka viņi tomēr pieķer. Pirmā lieta, ko viņi paņems, būs viņa telefons, un šis viss būs tajā telefonā. Šis varētu viņu pieķert. Šis video, lai arī tas nav ārkārtīgi traks, varētu viņu ieslodzīt cietumā uz mūžu. Wow, tā ir liela brosme. Pārsēžamies citā taksometrā, lai pārliecinātos, ka mūs neizseko. Un tad dodamies uz vēstniecību. Un no vēstniecības ar mūsu reisu ap 7 no rīta līdz lidostai tiekam ap 8 no rīta. Iekāpjam mūsu reisā 8:30, un tad būsim ārpus Kubas. Otrs variants ir palikt šeit viesnīcā un cerēt, ka viņi nenāks un nepaņēs mūs nakts vidū. Vienīgā problēma ir tā, ka rīt ir 1. maijs, un tā šeit būtībā ir viņa 4. jūlijas. Mēs esam tieši ārpus viesnīcas, kurā šobrīd uzturamies. Viņiem būs milzīgs gājiens par komunismu un pašreizējo prezidentu. Un tas būtībā ir viņa 4. jūlija parāde, kas notiks tieši pie mūsu viesnīcas. Mums nebija ne jausmas, kad tas notiek, līdz ieradāmies viesnīcā, kur viņi teica, ka tas notiek katru gadu. Tas ir viņa lielākais gājiens, ko viņi rīko katru gadu, un tas ir par komunismu. Jūs nevarat izteikties pret komunismu, ja dzīvojat komunistiskā valstī. Pēdējo reizi tas notika 2021. gadā, šeit Kubā. Daudz cilvēku tika arestēti, un tas nebija labi. Un citos gadījumos tas, manuprāt, notika ap 70. gados. Tātad komunisms neļauj pateikt patiesību. Patiesībā tas vienkārši cenzē, ko cilvēki drīkst darīt. Un šobrīd viņi burtiski mēģina nolopīt un aizturēt mani un manas divas apsargus, kas ir šeit kopā ar mani, lai mēs nevarētu pamest Kubu. Un mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai kaut kā saglabātu šo video materiālu. Tātad, ja šis video tomēr nonāk pasaulē, tad es vai nu esmu ticis nolopīts, vai arī esmu drošībā. Ja tas ir pēc marta, ja tas ir pēc 1. maija, tad es neesmu nolopīts. Bet ja video ir... Es netikšu nolopīts, tāpēc es to neteikšu. Tomēr es publicēšu šo video, lai jums parādītu, kādā riskā mēs šobrīd atrodamies. Un mēs izkļūsim no Kubas. Ja ir griba, ir arī ceļš. Bet šobrīd tas ir tas, ko mēs plānojam un piedzīvojam. Jo mums tiešām pie viesnīcas numur durvīm ir Kubas spiegi. Mēs šobrīd esam 8. stāvā. Šī droši vien ir visbīstamākā situācija, kurā es jebkad esmu bijis. Šī droši vien ir visbīstamākā situācija, kurā es jebkad esmu bijis. Īpaši, ja tev šeit nav nekādas varas. Jo Amerikas Savienotās valsts un Kuba viņi viens otru necieš. Šeit kopš 1970 gadiem ir bijis embargo, kurā Amerikas Savienotās valstis nav ļāvušas citiem uzņēmumiem sadarboties ar Kubu. Un tagad vēl Trumps pat saka, ka viņam varētu būt prieks pārņemt Kubu. Un Marko Rubio, acīm redzot, viņš pat ir atklāti teicis, ka nedomā, ka režīma maiņa būtu slikta, kas patiesībā arī nebūtu slikti, pastāvot noteikti šobrīd. Tāpēc, ka viņiem burtiski šobrīd lejā ir spiegi, kas cenšas mūs savākt, pirms mēs paspējam publicēt šos video. Tātad, ja es izkļūšu ārā, šis video tiks redzēts. Ja tas nenotiek, es visticamāk esmu cietuma kamerā, ko es tiešām ceru, ka tā nav. Trešā iespēja ir, ka mēs to kā tiekam līdz vēstniecībai, dabūjam privāto lidmašīnu un izkļūstam ārā. Vēl viena iespēja ir nozagt laivu un doties līdz krastapsardzei. Tad padoties ASV krastapsardzei un tādā veidā nokļūt Amerikas Savienotajās valstīs. Tās ir aptuveni mūsu iespējas šobrīd. Mums ir kāds ārā pat uz ielas melnā automašīnā, kas no ielas vēro mūsu viesnīcas numurā. Un tagad mēs mēģinām saprast, ko darīt tālāk. Katrā ziņā tāda ir pašreizējā situācija. Šobrīd pastāv iespēja, ka mani varētu nolopīt šeit Kubā. Ceru, ka tā nenotiks, bet domāju, ka jums vajadzētu zināt, kas tieši notiek un kādu risku mēs uzņemamies.
Labi, tas ir neprātīgi. Tagad pieņem, ka viņš ir izkļuvis. Es gandrīz tiku paņemta par ķīlnieci. Kuba. Es devos uz Kubu, lai dokumentētu humanitāro krīzi un parādītu dzīvi 60 komunisma gados. Kad es nolaidos, viņi konfiscēja visas manas kameras komunisma apstākļos. Tur nebija vārda brīvības. Lūk, kur mēs esam, mani draugi. Kāds pilnīgi neprātīgs stāsts. Un iedomājieties, ka šī ir realitāte tik daudziem cilvēkiem, tepat blakus Amerikas Savienotajām valstīm. Pasaulē vienkārši ir jānotiek pārmaiņām, vai ne? Ir jānotiek pārmaiņām. Un jo vairāk es dzirdu šos stāstus, jo vairāk par tiem izglītojos, jo vairāk esmu vienkārši pilnīgi apstulbusi. Flavagā teica dažas lietas. Pirmkārt, cik daudz enerģijas mēs tērējam, koncentrējoties un dusmojoties uz nepareizām lietām. Tas man vienmēr šķiet neprātīgi. Otrakārt, ka mēs nevaram izdarīt vairāk, lai palīdzētu. Tas man arī šokē. Ir 2026. gads. Mums vajadzētu spēt kaut ko darīt. Un šādi stāsti daudz ko maina, jo tie rada izpratni. Daudz vairāk cilvēku zina, kas notiek Kubā. Ak. Es ceru, ka visi tur būs drošībā un ceru, ka drīz notiks kas labs. Paldies par uzmanību šim jautājumam, Mace.